Šrilanka no ģeoloģiskā viedokļa ir ārkārtīgi veca sala, un tās iežos ir atrodama visaugstākā dārgakmeņu koncentrācija pasaulē. Jau Marko Polo savās ceļojuma atskaitēs rakstīja, ka Šrilankā ir atrodami labākie safīri, topāzi un ametisti. Šrilankā jau izsenis ir atrasti vismaz 30 dažādu veidu dārgakmeņu un pusdārgakmeņu, bet par visvērtīgāko uzskata tieši zilos safīru, kuru dēvē arī par Ceilonas safīru. Lielākā dārgakmeņu ieguve notiek Ratnapuras pilsētā un tās apkārtnē, kuras nosaukums šrilankiešu valodā arī nozīmē dārgakmeņu pilsēta. Te arī atrodas lielākais Šrilankas dārgakmeņu tirgus. Šrilankas valdība kontrolē dārgakmeņu ieguves nozari, un, lai nekaitātu dabai, dārgakmeņu ieguvēji ir atļauts izmantot tikai sentēvu metodes. Gadsimtiem ilgi zilie safīri rotājuši pasaules monarhu dārglietas un kroņus, un viens no skaistākajiem Šrilankā atrastajiem zilajiem safīriem grazno Anglijas karalienes Elizabetes II kroni. Pasaulē lielākais zilais zvaigznes safīrs ir atrasts tieši Šrilankā, un speciālisti uzskata, ka šāda 1404 karātu smaga akmeņa vērtība izsolē varētu sasniegt fantastisku skaitli – 170 miljonus ASV dolāru.